Jo realitātē bērniem, kuriem ir uzmanības deficīts, viņi jau no tāda 4 gadu vecuma saka, kāpēc man nesanāk? Kāpēc man tik grūti ir jācenšas? Kāpēc tas ir tik neinteresanti? Tad mēs visu laiku cenšamies dažādos veidos bērnam iestāstīt, bet viņam nevar iestāstīt, tāpēc, ka viņam ir grūti. Vienīgais, ko viņš grib dzirdēt, ka viņam ir grūti. Un, ja jūs pasakat, es redzu, ka tev ir grūti, es redzu, ka šeit ir apnicīgi, atkal šis ir jāpilda. Un reizēm tiešām pietiks ar to, ka jūs vienkārši tā pateiksiet, bērns vienkārši piecelsies, aizvilksies un apsēdies pie galda un sāks pildīt. Un tad viņš sākas pildīt. Un kas ir ārkārtīgi svarīgi, tie labie vārdi, kad es redzēju, ka tev bija grūti un cik forši, ka tu apsēdies un tomēr saņēmies. Tas liels malcis, ka tu vari saņemties pat tad, kad tev ir grūti. Un šiem bērniem ir agrā vecumā jāiemācās tas, ka viņiem bieži būs jādara lietas, kas ir grūtas, un nepaliks interesantāk, un nepaliks vieglāk,